Vai tu spēj atpazīt ekrānā redzamo puicēnu? Vai tu gribi būt labāk aktieris vai sportists, kad tu būsi liels? Sportists. Tev patīk mammu? Jā. Jā, tik tiešām, tas ir tas pats Ernests Gulbis, kuru šonedēļ redzējām Rīgā. Pēdējās nedēļas laikā viņa vārdu televīzijā, radio un presē, kā arī cilvēku sarunās, pieminēja ļoti bieži, jo Ernests kopā ar Latvijas izlasi Latvijas galvaspilsētā, Rīgas Olimpiskajā sporta centrā, 3 dienu garumā aizvadīja Devis Kausa izcīņu pret Poliju. Bieži gan meistarīgāko Latvijas tenisistu satikt neizdodas, jo viņš lielāko daļu sezonas pavada ceļojot pa visu pasauli un spēlējot dažādu rangu turnīros. Tieši tāpēc izmantojām izdevību bērnī sastapt mazliet vieglākā gaisotnē dažas dienas pirms atbildīgajām cīņām pret Poliju. Tai dienā mūsu valsts vienības tenisisti aizvadīja atvērto treniņu kopā ar jauniešiem, un tur pabijām arī mēs. Es saku, kā tu atceries sevi šādā vecumā, ka bija tik mazs puika? Neatceros vispār. Neatceros to galvenokārt, kad biju ļoti priecīgs katru dienu celties, ja man bija treniņš, tāds pozitīvā dienas deva bija. Pēc skolas braucu uz treniņu, pilnīgi laime man bija. Un es redzu šos bērnos, kad arī viņi ir beidzot priecīgi, ka viņi kaut ko dara fiziski, jo tas ir, man liekas, bērnam vienmēr labi kaut ko tādu darīt, ar sportu nodarboties. Lai plūktu uzvaras laurus pasaules spēcīgāko tenisistu vidū, talants ir jāsāk izkopt jau kopš bērna kājas. Tieši tāpēc mazajiem tika dot iespēju klātienē pavērot, kā trenēs ne tikai Latvijas pirmā rakete, bet arī pārējie komandas dalībnieki. Saki, kā ir pret Ernestu spēlēt? Labi. Forši. Pirmoreiz pret tik augstu rangu spēlētāju spēlēt? Jā. Nu kā tev ir? Ir savādāk sist viņa servis? Viņš stiprāk sīt un tā grūtāk atsist. Jā. Bet nu kā tev sanāk? Labi. Kas ir viņa mīnus, ko tu labāk pārspētu? Mīnus? Es nezinu, viņš laikam nervos diezgan ir. Es esmu tāds diezgan mierīgs. Es neizrādu savus jūtas laukumu. Bet ja tu varbūt spēlēt pirmajā simtniekā, varbūt tu arī palikt savādāk. Jā, varbūt. Viņa forša tehnika. Kāpēc tev domā? Nezinu, man patīk. Viņš tāds stipri spēlē. Jā. Viņš pat neskatījās, ka tu esi meitene un sit stipri? Nē, viņš skatījās, bet es domāju, ka viņš var stiprāk sīt. Jā. Tu jau viņam varēji paprasīt, lai no viss spēkos ir. Nē, es nesprašīšu. Mēs pāršķirtījām raidījuma Olimpiāda LV vēstures lapas puses un palikām pie 2006. gada atvēruma. Lūk, daži mirkļi un tā laika Ernesta redzējums. Cerēju, ka būšu tuvu simtniekam un varbūt nākošais gads iekļūšu simtniekā. Tāda ir plāna. Bet konkrēti tāda mērķa nav. Galvenais, lai es spēlētu labāk nekā es spēlēju, piemēram, mēnesi atpakaļ vai 2 mēnešus atpakaļ. Tas ir galvenais. Kopš tā laika Gulbis ir ieguvis atpazīstamību visā pasaulē un, protams, ievērojami uzlabojis savu spēli. Tagad pasaules 25. spēcīgākais tenisists uz visu raugās daudz nopietnāk ar savu redzējumu un attieksmi. Vaicāju, ar ko jārēķinās labam tenisistam. Jārēķinās ar to, kad šī ir profesija, ar ko tu vari gan nopelnīt naudu, gan arī vienkārši iegūt prieku. Jo tā ir bauda tomēr. Tas nav ofisā sēdēt 10 stundas un nodarboties lietas, kas tev nepatīk. Bet arī, jebkurā gadījumā, spēlējot tenisu, tu pāris gados vienkārši uzņemsi tādu fizisko formu, tu kļūsi labāks cilvēks, jo tu disciplinēsies, tu raksturā, tu norūdīsies tīpaši jauniem puišiem, tādiem, kas kļūst par vīriešiem, tas ir baigi svarīgi. Kā tev liekas, kāda ir dzīve tenisistam profesionālam? Es domāju, ka viņa ir ļoti grūta, jo vajag no vienas pilsētas braukt uz otru un tā visu gadu. No vienas valstis uz otru valsti, no viena kontinenta uz otru kontinentu, tas ir ļoti grūti. Un es domāju, ka viņi 2 reizes dienā trenēs, tas ir arī ļoti grūti. Braukāt pa pasauli? Jā. Un visu laiku nebūt mājās? Jā. Un neredzēt mammu un tēti un brāļus un māsu? Jā. Tiešām?
Ernests neslēp, ka nākotnē labprāt veicināt tenisa attīstību Latvijā, taču šobrīd koncentrējas uz svarīgāko – nemitīgu izaugsmi un jauniem sasniegumiem savā karjerā. Ir bijušas vairākas domas, bet, es vēl diezgan agri vēl savā karjerā. Es esmu spēlējis profesionāli, varbūt kaut kāds īsti 4 gadus, un vēl domāju spēlēt vismaz tikpat daudz, ja ne vēl vairāk, un tāpēc man tēta karjeras, var teikt, sākumā domāt kaut ko nobāzēt Latvijā, jo es, principā, nezinu, kur es atradīšos pēc gada, ko es varu darīšu. Varbūt, ja man būs trauma, tad es beigšu tenisu spēlēt, un tad varbūt kaut ko domāšu tādu, bet pagaidām vienkārši es gribu popularizēt varbūt tenisu Latvijā, lai viņi spēlē ar vienu vairāk, jo tomēr viens spēlētājs, bet ar to nepietiek, vajag vairāk. Ieklausies, novērtē un cīnies. Cīnies par saviem mērķiem un sasniegumiem kā sporta laukumos, tā arī ārpus tā. Un atceries, visa pamatā neatlaidība un gribas spēks.